parādīšu, kā var strādāt ar uzlīmēm, kas ir izplaterētas, uz kurām jāuzliek ir pārnesuma papīrs, lai viņi pēc tam varētu aplīmēt. Tātad ir uzlīme, viņa ir izplaterēta, tātad mums jānoņem sākumā ir pats liekais materiāls, tā uzlīmes daļa, kas vispārībā nebūs vajadzīga. Aizķeksējam ar pirkstu, mierīgi smuki novalkam nost. Tātad mums ir palikusi pati uzlīme, kas būs jālīmē. Tālāk vajadzīgs pārnesuma papīrs. Ir arī pārnesuma plēves, mūsu izvēle vairāk strādāt pārnesuma papīru, jo viņš labāk pielīp. Ir stingrāks, ir drošāks, vienīgais mīnus, viņš nav ļoti caurspīdīgs, līdz ar to vajag paskatīties precīzāk, kurā vietā un kādā veidā viņi var precīzi uzlīmēt to pašu uzlīmi uz paredzētā materiāla vai virsmas. Daudzi dara tā, ka viņi liek papīru virsū pašai uzlīmei. Mēs gan daram savādāk. Mēs sagatavojam papīru, līmslānis ir augšā, un tad mierīgi uzliekam uzlīmi virsū, bez spiešanas, tā kā viņi dabiski nokrīt, pieguļās, tādā veidā arī uzliekam. Piespiežam ar vieglu ar materiālu, ar lāpstiņu klāt. Ir aptuveni uzlīme. Parasti gan tik daudz papīrs nepaliek pāri pārnesuma, jā, bet šobrīd tā, lai uzskatāmāk, tad paņem te lielāka loksne. Tātad griežam apkārt, kur ir mūsu uzlīme, uzspiežam vēl kārtīgi virsū tā, lai pārnesuma papīrs piekļaujās uzlīmei. Tādā veidā, un pēc tam var veikt apgriešanu. Šeit ir redzama tā robeža, kurā vietā nepieciešams griezt, kur beidzās papīrs, sākās uzlīme, un šādā veidā sagatavojam. Tad daži var teikt, ka obligāti jāņem lineāls, jābūt līnijai taisnai. Patiesībā nozīme ir tikai tam, cik uzlīme taisna ir, jo jebkurā gadījumā viss tiek pielāgots atbilstoši uzlīmē. Ja ir taisna uzlīme, tad arī taisna aplīmēšana var būt, jo papīrs pats pēc sevis nenosaka neko, kas saistīts ne ar līmeni, ne ar precizitāti. Viņš vienkārši domāts uzlīmes pārnešanai. Lūk, šādā veidā uzlīme ir gatava, lai viņi varētu līmēt. Tālāk par pašu līmēšanu uz loga vai jebkuras citas virsmas, kas ir nepieciešams. Šķēres, plāksnīte cieta, tā saucamais rākelis. Var izmantot arī vienkārši parasto rullīti, ja, mājās visiem droši vien ir, bet viņš ir jānotina ar kaut kādu materiālu, kas nav lipīgs. Ja. Es šobrīd parādīšu, kā to var izdarīt ar plāksnīti vai rākeli. Jo tas tā kā mums vairāk pierasts un ar to mēs ikdienā strādājam. Tātad pati uzlīmes līmēšana sākās ar to, ka mēs attaisam, pagriežam viņu otrādi. Noņemam no apakšējās daļas vai jebkuras citas daļas, varbūt no sāniem, varbūt no augšas, no tās daļas apakšpapīru, no kuras jūs līmēsiet vai skatīsieties, vai uzlīme ir pietiekami taisna. Tātad tā pirmā daļa, kas pieskarsies pie materiāla un pielips, tā ir jānoņem nost. Tātad mēs viņu nogriežam vienkārši šķērēm, šādā veidā, un uzlīme ir gatava līmēšanai. Piespiežam šo te maliņu atpakaļ, lai viņi nav atliekusies. Un tālāk šādā veidā skatāmies pie stīkla, kā viņu labāk varētu uzlikt. Sākumā uzliekam šādā veidā, apakšiņa ir atcelta, lai var smuki noregulēt uzlīmi, kā viņai jābūt ir taisni, un pieliekam klāt. Tā kā mēs viņu piespiežam, var pabraukt rullīti, ja, augšā lejā, šādā veidā, vai mūsu gadījumā mēs ar plāksnīti piespiežam šādi. Tālāk, par cik mums ir vismaz 2 vai 3 cm pielīmēt no apakšas, protams, viss ir atkarīgs no uzlīmes izmēra. Ja? Mēs viņu paņemam un atliecam šādā veidā atpakaļ, lejā, jo pie apakšas mums viņi turēs. Ņemam nost papīru, bet lēnām un pa vidu, un bez steigas, bez bailēm, ņemam plāksnīti
Un lēnām šādā veidā piespiežam uzlīmi klāt no apakšas. Un daram to secīgi no labās uz kreiso pusi ar kustībām augšā un lejā. Un šādā veidā uzlīme tiek pielīmēta skaisti pie stikla vai ar kur citur. Galvenais ir viņu nobraukt obligāti ar plāksni pie pašas uzlīmes un pie, lai viss smuki pielīst. Jo, ja, piemēram, uzlīme nav laminēta un tur palikuši kaut kādi gaisa burbulīši, tad būtu labāk viņus uzreiz noņemt ar plāksnīti, nekā pēc tam pa uzlīmi braukāt, jo var kaut kādu cietu materiālu, kas viņu reāli saskrāpēt. Uzlīme pielikta, un tad atliek noņemt tikai apakšu papīru. Pareizāk pārnesam papīru šādā veidā. Bez steigas var gadīties, ka uzlīme kaut kur atlīp. Ja viņa atlīp, tad droši var izdarīt tā atkal, tur, kur viņa atlīp, piespiest klāt, paberzēt viņu stiprāk un noņemt nost, jo iespējams tur nav bijis kaut kādā brīdī labs kontakts ar virsmu, tāpēc viņa atlīp. Bet uzlīme vienmēr būs ar spēcīgāku līmu slāni nekā pārnesuma papīrs. Un aptuveni šādā veidā. Uzlīme pielīmēta un ilgi kalpos. Mēs izmantojam tos līmslāņus īslaicīgai aplīmēšanai, kurus pēc tam noņemot nepaliek līmes pēdas, kaut kāda līmes slāņa, virsma paliek nebojātam. Līdz ar to viņas droši var plēst nost.